lai cik kārdinoši arī tas neizklausītos, tā kā, runājot līdzībās, man it kā ir pirmās nakts tiesības, kā galvenajam žurnālā, bet, diemžēl, manā datorā nav nekas tāds ārpus ikdienišķā. Skumji atzīt, bet galvenā redaktora datorā pārsvarā ir Excel faili ar tirdzniecības rādītājiem, un tā, protams, ir arī tās bildes, kas interesē vairums, es pieļauju Polo lasītāju, bet man jums jāsaka, ka īstais dators, jebkurā vīrieša žurnālā, tas ir mākslinieka dators, un mēs varam aiziet pie mākslinieka. Tā. Pavisam noteikti jums ir jāredz uzraksts uz mākslinieku durvīm, jo mēs esam atbilstoši likumdošanai, respektīvi, ja jūs neesat pilngadīgi, jums šeit ieeja ir liekta. Šeit jūs redzat, ir lielākā vai mazākā formātā bildes. Un pats laimīgākais cilvēks redakcijā ir šis cilvēks. Kluba galvenais mākslinieks, jo viņš pavada dienu nevis ar Excel failiem, bet ar kājām un gurniem un skaistām acīm. Un tā, tas ir mazs ieskats viņa darbā, jā. Jā, tā kā, dārgie Polo lasītāji, kļūstiet par māksliniekiem, nevis redaktoriem.